Sveicināti! Tuvojas Gulbenes novada domes vēlēšanas. Reģionālais laikraksts Dzirkstele aicinās visu deputātu kandidātu sarakstu līderus uz sarunu. Šoreiz esam aicinājuši partijas Latvijas attīstībai saraksta līderi Normundu Mazūru. Labdien, Normund! Labdien! Nu tad kādi jūsuprāt ir 3 vērtīgākie padarītie darbi šā sasaukuma laikā? To darbiņu vairāk. Droši vien kā vairāk tāpēc, bet 3 vērtīgākie. Jā, tie, kas man tā uzreiz, ko es gribētu atzīmēt, tas ir no tādiem kultūras lietām, tas ir Gulbīšu pirmā kārta parks. Jā, tas ir tāds acīm Tas ir redzams, tāds, kas visiem acīm prieks, redzams, jā. jā, tas, kas veidos tomēr mūsu to vizītkarti Gulbenē un novadā. Vajadzēja gan daudz gadus, lai līdz tam tiktu. Jā, tad noteikti tas varētu būt arī tie ceļi, ko mēs šobrīd esam izbūvējuši, teiksim, no Druvienas uz Lizumu, šobrīd no Velēnas uz Cesvaini, un tāpat esam izcīnījuši atkārtotu asfalta segumu atjaunošanu dubultās virsmas no Tirzes uz Galgausku. Un tāpat ceļš no Gulbenes uz Pirmo Beļavu, kam ir dubultā, tas arī, man liekas, ļoti nozīmīga lieta priekš cilvēkiem. Trešais varētu būt arī skolu šī te energoefektivitātes projektos, Lejasciemas skolas ne pārbūve, bet, teiksim, uzlabošana energoefektivitātes un kosmētiskie remonti. Tāpat tagad Lizums ir iekšā projektā. Un visbeidzot, teiksim, ka tas varētu būt Zaļās ielas uzņēmēju ražošanas telpas, kas arī, manuprāt, ir pietiekami tāds jauna lieta, šobrīd noslogota, un domāju, ka tādas idejas un tādi projekti būs jārealizē arī uz priekšdienām. Bet Lizuma skolā darbi vēl tikai sāksies rudenī. Ja? Tur sāksies vasarā, jā, bet tā visa lieta ir diezgan tāda piņķerīga, tādā ziņā, ka jānodrošina visa Lizumas skolēnu nokļūšana uz ranku, kur viņi mācīsies. Tas jau ir nolemts, ka viņi mācīsies rankā. Jā, tas ir nolemts. Tā kā tā, bet vienmēr, lai kaut kas būtu labs, ir jāpiecieš kaut kādas nērtības. Vai tas ir ceļa izbūve, vai tas ir skola. Tā vienmēr ir bijis, bet pēc tam visi toties ir apmierināti un laimīgi. Un tad Lizumā tie remonta darbi būs visu nākamo mācību gadu? Jā. Tad visu nākamo mācību gadu skolēni mēros. Tur arī pietiekami apjomīgs projekts ir. Skaidrs, labi. Kā redzat kopumā novada attīstību un kā redzat katra pagasta attīstību, ja naudas ir tik, cik ir? Attīstība kopumā, nauda ir viena lieta, kas ir mums kā pašvaldībai sava nauda, bet ir jācīnās, lai kaut ko mēs panāktu vairāk, ir jācīnās par papildus naudu. Tā papildus nauda, protams, ir iegūstama realizējot dažādus projektus. Un jau šobrīd tie projekti vēl šobrīd ir pieejami ar 85% pat līdzdalību, tad tie momenti ir jāizmanto maksimāli, jo kā jau tu teici, kad ar savu naudu mēs attīstībai maz ko varētu izdarīt. Tas, kas paliek pāri, izdarot pašas nepieciešamākās vajadzības priekš novada saistībām ar cilvēkiem. Tas ir algas, tas ir visi sociālie pakalpojumi un tā tālāk. Tāpēc ir maksimāli jāstrādā pie šo te projektu apgūs, jo ņemot vērā šā brīža situāciju arī, kas notiek pasaulē un šobrīd, kad ir uzdots par uzdevumu daudzām lielām valstīm, kas ir galvenie sponsori Eiropas naudai, arī pacelt aizsardzībai 4-5% no iekšzemes koprodukta, tad var iznākt situācija, ka vienā brīdī pateiks, nē, mēs tādiem projektiem vispār vairs naudu nedodam. Tāpēc šobrīd, man liekas, jābūt drosmīgiem un ir jāiet šis ceļš, kad jāņem, kamēr var, maksimāli. Protams, pēc nepieciešamības objekti, bet ne tikai tāpēc, ka mums kaut ko piedāvā un mēs grābsim. Nē, bet ja tiešām svarīgas lietas ir šobrīd jādara viss maksimāli, ko varam. Jā, skaidrs. Kā plānojat risināt civiliedzīvotāju aizsardzības un patvērtņu pieejamības jautājumu potenciālā kara vai militāra apdraudējuma gadījumā? Droši vien par to daudz runāts, domāts. Tagad mums ir patvērtnes atzīmētas, bet vairāk izskatās ķeksīša pēc, bet tā...
Ja man jāsaka atklāti, tad es šīs komisijās, kas izveidotas saistībā ar šo neesmu bijis, bet, protams, mēs esam runājis ar šī brīža priekšsādātāju un ar domas cilvēkiem par šīm lietām. Bet, teiksim, tas, kas ir iezīmēts, tā ir viena lieta, bet mums noteikti jādomā par kaut kādu stacionāri no jauna izbūvētu patvertni. Respektīvi, es runāju šobrīd par nākotnes ielas masīvam atbilstošo, ko es ierosināju. Jā. Un es arī uzsveru to, ka šīm pašvaldībām, kas to lietu darīs, vajadzīgi tātad šie līdzekļi ir absolūti 100% no valsts. Jo tā ir valstiska problēma un nevar būt situācija tāda, ka pašvaldībām, kuras jau tā ir ļoti sliktā stāvoklī vai, kā tautā saka, vēl galus kopā, kad viņiem šī problēma paliek ārpusē, viņi nespēja to izdarīt. Un mans priekšlikums bija viena no lokātoru kalniem, lai visam šim te nākotnes reģionam būtu viena masīva, jauna, moderna, ar visu vajadzīgo izbūvēt zem lokatoru kalna vienu nopietnu, klāt jaunu patvērtni. Par pārējām, tā ir labiekārtošana arī par tām pašām jaunajām mājām, kas mums ir iecerē šobrīd par daudz dzīvokļu un speciālistu un netik, teiksim, kā viņu sauc sociālā mājas būvniecība, bet man tas vārds sociālās mājas būvniecība nepatīk, to sociālā gribu noņemt. Arī šie projekti būs visi ar pagrabstāviem, tātad respektīvi pielāgoti jau šādām vajadzībām, jā. Jo šobrīd būvēt bez pagrabu telpām tas būtu diezgan nepareizi. Lai viņi šīs funkcijas jau šodien apvieno un paredz. Tā kā tā. Bet tās, kas tagad ir atzīmētas tām plāksnītēm, tad vienkārši turpināt labiekārtot. Jā, nav jau citu iespēju. Bet kaut kādas vēl nāks arī klāt? Es tikai runāju šobrīd par vienu šo, jo no esošajām es neesmu tik kompetents, lai atbildētu, kas uz šo brīdi tiešām tur ir līdz galam izdarīts. Skaidrs, labi, paldies. Tagad lasītāju jautājums. Kad plānots noasfaltēt Grants Seguma ielas Gulbenē? Jūsu programmā, starp citu, arī ir minēts Mums ir minēts 2000 metri. Jā. Mēs esam ielikuši sasniedzamu rezultātu, bet atceramies vienu. Tas ir mans sapnis, ja, teiksim, izdosies nākamajos 4 gados vismaz tos 2000 metrus pilsētā izdarīt, tas jau būs ļoti labs rādītājs, jo pilsētas ielas, diemžēl, praktiski nav nekāda projekta naudas. Ir šādi arī šobrīd, kā jūs zināt, ir parādījies projekts, kas ir saistīts ar uzņēmēju darbības atbalstu. Tā ir tā pati šobrīd Dzelzceļa iela un Viesturiela, kur saistībā ar uzņēmēju darbības atbalstu un attīstību, tad mēs varam šīs naudas piesaistīt. Bet tādas ielas, kas mums ir, teiksim, Aizkapu rajons vai vēl Ievgravas, vai kur ir tīri iedzīvotāji, kur nav uzņēmēju darbības, vai viņi cilvēki savādāk, tad es nevaru iedomāties, ja mēs no 10 gadu laikā netiekam visu pilsētu ar melno segumu izdarījuši, tad mēs esam ļoti slikti. Pilsētā jābūt pilnīgi visām ielām noasfaltētām, bet saku, mēs esam ielikuši savā programmā vismaz 2000 metrus. Un tas nozīmē, ka no tādām ielām tas kaut kādas varētu būt 2, 3, tomēr ar melno segumu. Tas ir jau arī kaut kas. Ja, protams, būs kaut kādi projekti, kurus atkal var piesaistīt un ielikt tās mūsu ieliņas iekšā, tad, protams, to darīsim, bet es dikti apšaubu, ka tāda iespēja būs. Skaidrs. Tas ir jārēķinās ar mūsu naudu vai kredīts, bet tas ir jādara. Nākamais lasītāju jautājums, kas cilvēkiem interesē. Kā raugāties uz ideju novadā izveidot dzīvnieku patversmi? Tas tāds strīdīgs jautājums, ne strīdīgs, bet tāds ļoti izsvarams jautājums. Es neteiktu, kad... Jo šobrīd pašvaldība ir sadarbība ar Alūksnes patversmi un šeit vēl viena bija. Es zinu par Alūksni, tā lielākā sadarbība bija visu laiku, bet pat nesen pirms 3 mēneši man lūdza viens cilvēks, lai palīdzu. Es pat nesapratu, kāpēc vajag lūgt, lai palīdzību man, vai tad to nevar tā vienkārši sakārtot, izrādās, ka nē. Kad Alūksne atsaka mums, un respektīvi, ka viņiem ir jau tāda pārpilnība un kaut kāda vēl vēsturiskas nesaprašanās, nezinu, kā to nosaukt, bet absolūti ir atteikums šobrīd.
paņemt mūsu dzīvniekus. Jā, ir jāsaprot viena lieta, ka tas atkal ir mūsu budžets. Līdz ar to tas ir tā kā savā laikā gribēja atskurpšanas vietu atkal Gulbenē, tad ir jāsaprot, kas ir izdevīgāk. Ja mums ir tā sadarbība ar Alūksnu, viņa risinās, varbūt tur vajag tad kaut kādu starp novadiem, veidot kopīgi tur jau esošu bāzi, varbūt lielāku, un tie izdevumi tad mums būs mazāki, bet tīri, ja mēs esam spējīgi, tad uz priekšu. Bet tas ir mūsu pašu budžets. Es neesmu tik arī iedziļinājies šīs lietās, vai šādiem projektiem var dabūt Eiropas projektu naudu, iespējams. Tad atkal to var pagriezt savādāk, bet pret es neesmu. Katrā ziņā dzīvnieku klejojošu un palikušu vientuļi ir daudz, un varbūt arī vajadzētu, bet tās ir papildus izmaksas cilvēka, algas un tā tālāk. Skaidrs. No jūsu programmā ir tāds punkts, attīstīsim un stiprināsim Gulbenes novada vidusskolu. Kādā veidā jūs to saredzat? Es saredzu tā, kā šobrīd jau notiek. Tas notiek atkal piesaistot maksimāli projektu naudas uz aprīkojumu, absolūti modernizēt visu pēc iespējas jaunāku tehnoloģijas, atbilstošas klases izbūves. Līdz ar to tas bērns absolūti var iekļauties jau nesliktākā kaut kādās Rīgas modernajās skolās tīri tehnoloģiski. Skolotāju pilnveidošana, dažādi kursi, tas gan ir skolas iekšējā lieta, bet mūsu lieta kā pašvaldībai, protams, darīt visu, lai tas mūsu skolnieks bērns būtu neapdalīts nevienā šī lietā, moderni mācītos, viņam būtu augstākā līmeņa aprīkojums un tā tālāk. Nesen lēmāt arī par būvniecības ieceres atbalstīšanu bija sporta skolas izveidēja Līkajā ielā. Jā. Kur tieši jūs tad beigās tā kā esat jau arī runājuši, kur konkrēti? Jo tur bija tā kā nevis strīdīgi, bet diskutējāt, kurā vietā un kā, vai tas jau ir arī pārdomāts. Pārdomāts. Kur tas varētu, kur tad tā sporta zāle īsti? Šobrīd uz sākuma posma bija tagad 3 varianti, bet tātad pēdējais variants paliek, kad šī sporta skola tiek būvēta klāt, ne T-veida burtā, bet iznāk L-burta veidā, teiksim, ar pagarinājumu uz šī brīža stāvlaukumu, kas ir no vidus ielas. Tātad tas ir mūsu vidusskola, ir Bērzu Birstaliņa, un šeit pie šīs te gala skolas iet šī ēka uz stāvlaukumu pusi. Bet kad tur reāli tā kā, tagad tikai būvniecības iecere atbalstīta, bet tur ir plus tāds, ka šim te projektam jābūt nobeigtām dokumentāli, ja viņu mēs vispār dabūnam. Tas ir vēl viens no jautājumiem. Un arī tur līdzfinansējums ir neliels salīdzinoši, bet arī ar noteikumu, kad objekts ir jānobeidz, ja nemaldos 2027. gads, tā kā viņš ir pilnīgi izmērāms, saprotams, kad viņš ir jānobeidz līdz tam laikam. Ja nenobeidz, tad šiet līdzfinansējuma nauda ir jāatgriež. Labi. Vai jūsuprāt skolu varbūt pat baidos, ka vai nebija 26. gads. Bet, katrā ziņā pilnīgi skaidri tur ir iezīmēts projekta beigšanas termiņš. Jā. Vai jūsuprāt skolu optimizācijas reforma ir sevi pierādījusi un ko tā jūsuprāt ir devusi? Tas bija tāds skaļš lēmums, ko pieņēmāt Es nezinu, vai to var nosaukt par skolas optimizāciju, tāpēc, ka šī skola reforma vai tīkla pārveidošana, izveide, viņa jau tika uzbalstīta uz pamatlietu, ka nebija skolnieku. Nevar būt situācija, kad skolā ir līdzīgi skolēnu daudzums ar pedagogiem un apkalpojošo personālu un absurds. Līdz ar to tur sāk viss klibot kvalitāti un tā tālāk. Un šī brīža skolas, kas ir, man liekas, tas ir mūsu novadam optimāli un pareizi. Par vidusskolu, ja sākumā bļāva un teica, ka nē, mēs uz vidusskolu Gulbenes nebrauksim un viss ir slikti un viss, šobrīd es dzirdu pilnīgi otrādā, ka tā vidusskolā viss ir labi. Jā, ir jāpiestrādā ar transportu,
vēl ar kaut kādām niansēm, vai nokļūšana, vēl kaut kas, jo varbūt ne tīri ar skolas transportu, kas taisījās ar pamatizglītību, ar izglītību, bet tīri pēc tam ar fakultatīvajiem tādā lietā ir jāpiestrādā, jo lauku bērni ne ar ko nav sliktāki, un viņi arī grib gan mūziku, gan sportu un mākslu apgūt, līdz ar to tur jāpadomā tā, lai viņi reāli var arī atgriezties pēc mākslas skolas normāli mājās, lai vecākiem nav jāsēž mašīnā un jātērē pusdiena laika gaidot. Bet skolas šobrīd tas tīkls, kas ir izveidojies, manuprāt, viss ir pareizi un labi. Šobrīd tās skolas, kas ir, viņas ir piepildītas, mācību sekmi un viss līmenis arī mūsu novadā pietiekami atbilst un ir augsts. Tā kā domāju, kad viss notiekās un šīs esošās skolas Lēsciems, kā jūs teicu, un Lizums arī tiek attīstītas, renovētas un labi iekārtotas tā, lai šiem jaunajiem cilvēkiem būtu labi apstākļi. Tā kā domāju, ka viss ir pareizā virzienā. Runājot par skolu lietām, šajā sasaukumā arī lēmāt, ka 5. un 9. klašu grupā pašvaldība vairs 100% neapmaksā skolēnu pusdienas. Un arī bija skaļa rezonanse sabiedrībā pēc tam. Jā, bet viņa nebija tik skaļa, kā viņa bija uzpūsta, tāpēc, kad es personīgi arī piedalījos vecāku un daži deputātu un skolas skolotāju sanāksmē, kur arī nebija ļoti viennozīmīga šī te pārliecība, ka šīs pusdienas jāsaglabā, un pacēlās ļoti skaidri problēma, kad ļoti daudzi bērni iet uz veikaliem, pērk starpbrīžos čipsus un tā tālāk, un ļoti daļa cilvēku atkrīt, vienkārši neizejot, bet pašvaldība nomaksājusi pilnu naudu par šīm pusdienām. Nu, tad tas jautājums, vai vecāki mēs paši mājās nevaram tad šīs lietas sakārtot ar bērniem skaidri un pateikt, ka tev ir dēls vai meita jāiet skolā, bet ja mums ir jāmet šī nauda ārā miskastē, nu diez kas nav. Un tur dalījās ļoti daudz, un plus vēl tā situācija bija tāda, ka budžetā arī tās naudas ir tik, cik ir. Katrā ziņā es būtu par to, ka pusdienas vajag. Bet, tā kā 100% atmaksātas, ja? Es neteiktu, ka 100, bet es teiktu 50, lai tas līdzmaksājums tomēr iedod kaut kādu savu atbildību arī pret to visu to mantu, jo nevar būt attieksme, kad maksā un nevienam tas nav atkal vajadzīgs. Jā. Skaidrs. Pagastu apvienību pārvalžu izveide, vai tās jau ir attaisnojusi? Šis te modelis ir jāvērtē pēc kāda laika. Šobrīd arī mēs braucam pa pagastiem, tiekamies ar iedzīvotājiem un arī vakar, kad bijām Litenē, bija atnācis arī pārvaldes vadītājs. Un mēs tieši to arī darām tāpēc, lai saprastu, kas cilvēkiem vajadzīgs un kur ir sliktās lietas, kur labās, bet izvērtējums šīm te apvienībām, manuprāt, būs normāli, ja mēs par šo tematu parunāsim, vismaz pēc mēnešiem 8, bet labāk es teiktu pēc gada. Jo daudzas lietas jau vienkārši nav, kā tautā saka, iebraukušas ritmā, tas ir viens. Otra lieta, kā vienmēr pie mums ir pierast, ka cilvēki daudzi pretojās, mēģina to lietu pagriezt citādā plāksnē nekā īstenībā ir, bet pie mums tā ir pierasts. Ar laiku viss pāriet, un tad, kad iebrauc jau pareizajās sliedēs, tad arī izvērtēsim, cik tas ir labi vai slikti. Bet tā kā tas ir domāts, es neredzu nekādus iemeslus, lai cilvēkam personīgi tie, kas dzīvo pagastos, būtu kaut kas nepieejamāks vai viņš būtu apdalīts ar kaut ko un kaut kādā veidā viņš no tā ciest. Tiek strādāts pie tā, lai katrā pagastā būtu klientu apkalpošanas centri, tātad pakalpojumi būs pieejami, bibliotēkas saglabājas. Bibliotēka, kā zinām, ir tā vieta, kas nodrošina to cilvēku kopā nākšanu, būšanu, svarīga vieta. Nezinu, un kultūras dzīves mums notiek visos pagastos. Mēs esam savā sarakstā tie cilvēki, vairāki kultūras atbalstoši cilvēki, kas ļoti stāv par to, ka mums jābūt savai kultūrai spēcīgai, jo tā apliecina mūs. Tā kā pamērīsim pēc gada. Labi, tiksimies pēc gada uz šo jautājumu. Cerams, ka tiksimies.
Jā. Nu, vai jūsu sarakstā ir krimināli apsūdzētie vai tādi, kam šāda sodāmība dzēsta? Ja tā, tad kāpēc jums šādi cilvēki sarakstā vajadzīgi? Proti, cik svarīgi jums vispār deputātu kandidātu reputācijas? Nu, vai šis ir jautājums man? Personīgi? Nē, ne personīgi jums vispār par jūsu sarakstu. Ja tā ņem, es tagad nezinu. Man arī ir bijusi jaunības kļūda. Un viss, bet tas ir 30 gadu atpakaļ, un man ir dzēsta. Ja tas ir tīri uz mani šis tēmēts, vairāk nevienam nav šādas lietas. Bet šī lieta ir, nu, ja tā ņemsim, kā tautā saka, tajos gados tirgoju bez papīriem daudz ko. Nu, arī es iekrita tanī ar gudru vīru pamācīts, lai mani noņemtu no ceļa. Bet viss ir sakārtots, un atšķirība ir tā, ka, ja šodien klausos, kad sodu nesaņem un vēl nenovērš to skādi, tad manā laikā tas bija izdarīts ar uzviju, 100% atmaksāta visa nodarītā skāda un tā tālāk. Bet es jūtu, ka šis jautājums tīri bija tendēts uz mani. Pilnīgi noteikti. Bet izturēja. Pilnīgi noteikti. Esat jau vairākus sasaukumus un neesat jauns spēks. Tagad tieši pirms vēlēšanām jūs arī braucat uz pagastiem tikties ar iedzīvotājiem. Nu, par kādu domu, tā kā trūkst saiknes ar iedzīvotājiem? Nu, varētu būt viņa tāda. Nē, tikties ar iedzīvotājiem mēs braucam iepazīstināt ar savu sarakstu, lai cilvēki personīgi redz, kas tad viņiem sēž pretī, cik viņi gudri, cik viņi profesionāli. Tas ir numur 1, un otrs, mums jādzird cilvēku galvenās problēmas, lai mēs zinām, tad, kad, ja kādu, protams, no mums ievēlēs, lai zinām, kas ir viņu galvenās sāpes. Cik iedzīvotāji ir ieinteresēti tikties? Teikšu tā, kad maz, bet tie, kas atnāk, tomēr visražīgākā līdz šim un tāda tiešām norūpējušies tieši par savu kopienu, bija Druviena, un ko mēs arī sadzirdējam, bet principā tās pamatlietas ir visur bijušas, izņemot Līgo, kur nebija aktivitātes nekādas. Druvienai. Līgo nebija vispār atnākuši iedzīvotāji? Praktiski nebija, ja kluba vadītāja ir viena, šī te vadītāja ir iedzīvotāja, jā, tad bija viens. Bet tas nav svarīgi. 1, 2, 3, tāpat tas cilvēks aiznesa visu to pašu ziņu pārējiem no mutes mutē, kas viņi, ko viņi dara. Gan jau tas aiziet, un ja kāds arī mēģināja tur kaut ko teikt, kā jau tas pie mums arī notiek, kad diez vai ir vērts iet un tā, tad tas viens atvilks 10 līdz pēc tam. Iespējams. Jūsu programmā var lasīt par darbiem, kas jau ir iesākti darīt arī kopā ar citiem šajā sasaukumā. Tad kāpēc balsot tieši par jūsu sarakstu? Kāpēc balsot par mums? Jā, kāpēc balsot tieši par jūsu sarakstu? Es domāju, ka par cilvēkiem, tāpēc, ka šie cilvēki, visi, kas ir mūsu sarakstā, ir savas lietas lietpratēji, nevis solītāji, bet darītāji. Arī braucot pie cilvēkiem, mēs neesam līdz šim brīdim absolūti solījuši neko tādu, kas ir kā pierasts kaut ko taustāmu tādu, bet mēs esam pateikuši, ka mūsu galvenā lieta, ko mēs cilvēkiem apsolam, ir vienkārši darīt. Darīt. Tas ir viens, otrs tad profesionālisms, un tas, kad arī var pavērtēt iepriekšējās mūsu rīcības. Jo lietas, kas ir bijušas arī iepriekšējā programmā, viņas ir vērtējamas un saredzamas, ka tas daudz kas no tā viss ir izdarīts. Neskatoties to, ka mēs neesam bijuši tā sauktajā pozīcijā. Labi. Nu, un pēdējais jautājums. Vai esat gatavs vadīt novadu? Absolūti. Paldies. Paldies par sarunu. Paldies jums.